sirdī, katrā dvēselē. Un kā balts sniega pārslas atnes mieru pasaulē. Labvakar, 7. A, 7. B, 7. C un 7. D klases Ziemassvētku koncertā. To atklāja 7. C klase ar pašdomātu uzvedumu turismas. Kādā jaukā dienā, īsti pirms Ziemassvētkiem, 10 bērni no Latvijas, Vācijas, Anglijas un Krievijas saņēma īziņu no Ziemassvētku vecīšu. Tajā bija teikts: sveiki, bērni! Manas dāvanas ir pazudušas, tās atrodas kādā Latvijas mežā. Vai jūs lūdzu palīdzēsiet man tās atrast? Bērni uzreiz devās meklēt dāvanas. Visi devās uz Ogres mežu Latvijā. Sveiki, mani sauc Līta, vai jūs arī atnācāt palīdzēt Ziemassvētku vecītim atrast dāvanas? Jā, viņš mums atsūtīja ziņu. Starp citu, mani sauc Jānis. Un mani sauc Roberts. Priecājos iepazīties. Kas te par bērniem tur tālu? Varbūt viņi jau citā valstī? Iesim iepazīties. Where are you from? Hello, we are from the United Kingdom. My name is Anne, and this is my friend Oliver. Hi. Ich heiße Sabine. Und ich heiße Ben. Wir sind aus Deutschland gekommen. Man jādara, un netoši priecāsimies. Vai jūs bija šeit, Līta? Jā, tad dodamies. Bērni gāja caur tumšu mežu, kur viņiem uzlūdēja baisas acis, bet viņi nenobijās un devās tālāk. Bērni pēc grūtā ceļa apsēdās uz zemes, lai atpūstos. Tad Jānis pēkšņi iejautājās. Kādas jūsu valstīs Ziemassvētku tradīcijas? Mēs parasti ēdam zirņus ar spēti, pēc tam mēs ejam vēl glutu vai ēdu ķepatāts, un parasti mēs svinam Ziemassvētkus kā citās Eiropas valstīs. В России Рождество празднуют 6 января. Может, кто-то думает, что мы празднуем только водкой, но вообще-то мы очень верующие народ. Нас зовут Маша Сьёга, подарки как ним, мы должны с тобой служить. The ancient ideas of Christmas together developed like a Christmas tree and everything got a very traditions. At least my family. Am 6. Dezembrā feiern wir den Nikolaustag. Die Kinder putzen ihre Stiefel. Der Nikolaus trägt Süßigkeiten für gute Kinder und gute Kinder, die als böse bekannt sind. Am Abend von der Fest wird der Weihnachtsbaum mit Süßigkeiten, Keksen, Äpfeln und Spielzeug dekoriert. Es nemaz to nezināju. O, gaidiet uz šādi! What's that? Kā gribu Ziemassvētku vecību dāvanā? Это невозможно. Mēs tā saņēmām zakoni, lai uzdāvinātos jums. Mēs gribējām labu. Bērni pēc jaukā un grūtā piedzīvojuma aizsūta īziņu Ziemassvētku vecītim. Mēs atradām dāvanas. Mēs esam tās gatavi atdot atpakaļ. Nevajag, paturiet tās sev. Jūs esat izdarījuši labus darbus. Ir taču Ziemassvētki! 7. A klase. Francis,
Bet tagad 7. D klases pašas atcerētā lūdziņa Kārlai dzīvoja kāds parasts 13-gadīgs puika vārdā Kārlis. Viņš vienmēr ir gribējis kļūt par cepuru. Viņam patīk sapņot. Parasti viņš sapņo, ka viņam pieder liela sala, kur ieskauta šokolādē. Koku vietā ir konfekšu, zem kuriem tur mazi zepīti, kur pie stabiem uzlikt brīdinājumu, uzmanību, nikni bērni. Un kur pie mājas sienām ir izteikti piedāvājumi, kuros pārdod lidojošus burkānus. Kārlis ir arī neliels romantīķis. Viņam ļoti patīk pavadīt romantiskus vakarus ar lazāņu. Viņam ļoti patīk spēlēties smilškastē. Tikai Kārlim vienmēr ir bijis bailes, ka kāds to uzzinās, jo kauns, ka vienreiz viņu apsmies. Ziemassvētku rītā, kad Kārlis pamodās, viņš aizgāja uz vannas istabu, piegāja pie spoguļa un novijās. Viņam visi mati stāvēja gaisā, katrs mats bija uz savu pusi. Tas taču neesmu es, kā es naktī esmu gulējis, kad šorīt tik briesmīgi izskatos. Šādi, ne, šādi. Šādi būs Kārlis, kā jau katru rītu, kad pamostās, aiziet uz virtuvi, uztaisa brokastis, pēdu un iet skatīties televizoru. Kaut kas ir savādāk, bet kas? Ak, pareizi, ir taču Ziemassvētki, bet es nekā neesmu paveicis. Man jāizsteidz. Kārlis saģērbs, iztīra zobus un aidā uz veikalu. Pa ceļu uz veikalu Kārlis satiek savu draugu Mārtiņu. Sveiki, Kārli! Čau, Mārtiņ! Uz kurien tu ej? Es eju uz veikalu, kā nekā šodien ir Ziemassvētki. Jāsagādā visiem dāvanas. Kā saktība, sarīt veiklas dāvana, varbūt veiklas ir Ziemassvētku dāvanas labāk. Abi ieiet veikalā un sāk kaut ko histērijā meklēt. Tātad man vajag dāvanas mammai, tētim, māsai un vectēvam. Bet ko lai es dāvinu mammai? Svecis? Nē, labākā dēla nezinu. Es zinu, es viņai uzdāvināšu pomiju. Viņa būs ļoti priecīga par pomiju. Bet ko dāvināt tētim? Es viņam uzdāvināšu varbūt mašīnu. Nē, labāk dators. Es zinu, es viņam uzdāvināšu lēlu. Viņš būs ļoti priecīgs par lēlu. Atliek tikai izdomāt, ko dāvināt māsai un vectēvam. Kas būs? Māsai es dāvināšu āmu. Un ko vectēvam? Vectēvam es esmu vienmēr plānojis uzdāvināt viņam ķiedeli, lai viņš pats varētu uzcelt savu māju. Bet ko tu dāvināsi savai mammai? Es dāvināšu savai mammai spīlē, lai viņai vairs nebūtu jābūt mīkstajā mantā. Labi, man teikt jāiesaka dāvanas un jāiemāc ceļos. Paliec sveiki. Kārlis klusiņām ieiet istabā, lai neviens nepamanītu, ka tikko pārnāca mājās no veikala. Klusi Kārlis aiziet uz savu istabu un izliek visas dāvanas uz galda. Pēkšņi skan klauvējums pie durvīm un iekšā ienāk mamma. Kas tur notiek? Nekas. Pieņemsim. Jā, mēs ar tevi braucam uz veikalu. Nu labi. Mājās paliek māsa un vectēva, tā kā nesastrādāja nekādas negulētas. Labi, mamma. Tā. Tā. Pēkšņi istabā ierodas mazā māsa. Ko tu tad dari? Neko, ej spēlēties. Ko tu tad dari? Labāk ej sakārto savu istabu. Labi. Jā, pabeidz. Tik ātri. Jā. Nu tad ej paspēlējies. Nē, es palikšu tev un pavērošu, ko tu tad dari. Netraucē man, ej spēlējies. Nē, ja tu man neļausi, tad es visu izstāstīšu vectēvam. Labi, ej un saki. Labi, iešu arī. Vectēv! Kārlis sasaņojas dāvanas un jau gatavojas iziet no mājām, jo viņam padomāja lieliska ideja, kā lai ģimene neuzzina, ka īpaši sarūpētās dāvanas ir tieši no viņa. Kārlis dosies meklēt kādu, kurš īpašajā Ziemassvētku vakarā varētu nogādāt dāvanas viņa ģimenei tieši zem eglītes, bet pats Kārlis uz to nebūtu spējīgs. Ejot pa ceļu, Kārlis ierauga nelielu piparkoku mājiņu, tieši tādu, kādu viņš bija redzējis sapņos. Negaidot Kārlis dod dziekšai mazajā neparastajā mājiņā. Sveiks, Sāli.
nodot dāvas manai ģimenei. Dāva gan ir patiesi jauka ideja. Un es padomāju, ka tu, Ziemassvētku vecīt, varētu nogādāt dāvas tieši viņiem. Mums ar mazo Rūtīti ir ļoti daudz darba, tāpēc es nezinu, vai mums būs laika. Kāpēc gan ne? Mums taču ir diezgan daudz laika. Kāpēc gan mēs nevarētu palīdzēt šim mazajam zēnam ar viņa labajiem darbiem? Nu labi, tev taisnība ir taču Ziemassvētku laiks. Un Ziemassvētkos piepildās visu bērnu sapni. Piepildīs arī šo. Un par to, ka šogad es centies būt labs un es darīju labs darbs, ņem formu. Paldies, ka tagad gan man jāsveic. Jāsaka, kā to māju, jāuzklāj galvas. Kārnēts ieskrien istabā, galīgi aizelsties, un ierauga, ka māja sakota, galds saklāts. Māma ar tēti jau sen bija mājās, visai mājai caurpījās piparkūkas smarža. Istabā jau stāvēja izrotāta Ziemassvētku eglīte. Vakarā visa ģimene sapulcējās pie galda, jaukas sarunas, smieku un Ziemassvētku dziesmas. Nu bija pienācis laiks, lai dalītu dāvanas, un pie durvīm atskanēja klauvējiens. Ziemassvētku vecīts un mazais Rūtītis puķītis bija klāt. Dāvanas un dažādi iedzēroļi. Visjaukākie Ziemassvētki. Priecīgs Ziemassvētkus! Un laimīgi. Mārtiņš Matisovs no 7. A klases mums pastāstīs pasaku par gudro zemnieku. Laikos dzīvojas briesmīgi gudrs ķēpers. Kādu svētdienu iet viņš pa laukiem pastaigāties, redz. Kāds zemnieks strādā, pieiet klāt un prasa. Kāpēc tu svētdien strādā? Vai ka citas dienas laika nesot gana? Nestrādātu ķēzara kungs, ja nebūtu to 32. Ķēzars domā, kas tie 32 varētu būt. Domā, nevar izdomāt. Un prasa zemniekam, lai pastāstu, kas tie esot. Ja nebūtu 32 zobu mutē, nebūtu jāstrādā svētdien. Ķēzars man nosaka. Tu nedrīkst to nevienam teikt, kamēr mani 100 reizes neesi redzējis. Zemnieks apņems. Ķēzars aiziet uz pildu, sasauc visus virsniekus, augstmaņus un saka. 3 dienu laikā izdomājiet un pasakiet, kas ir tie 32, kuru dēļ svētdien ir jāstrādā. Viens no jaunākajiem virsniekiem domā, jāaiziet pie vecākiem cilvēkiem aprunāties. Tie tās lietas vairākas ir. Iet jaunais virsnieks pa lauku, ierauga to pašu zemnieku, pieiet klāt un prasa, kas ir 32, kuru dēļ svētdien ir jāstrādā. Es zinu, bet nedrīkstu teikt, kamēr ķēzars 100 reizes neesmu redzējis. Es tev došu 99 dāldus. Labi nav, nodomā zemnieks un pasaka, ka tie ir zobi mutē. Jaunais zemnieks priecīgi samaksā 99 dāldus un dodas uz pildu. 3. dienā viņš sasauc atkal visus virsniekus, augstmaņus un jautā, kurš esot izdomāts. Viss pēc kārtas saka, bet neviens neuzmanīja. Tad jaunais virsnieks iesauc. Es zinu, kas tad tie ir? Tie zobi mutē. Ak, tā vecais zemnieks esot pateicis. Ķēzars uzreiz iet uz zemnieku un jautā,
Kā tu drīkstēji pateikt? Vai tu mani 100 reizes esi redzējis? Zemnieks uz galdu uzliek 99 zelta dābers un saka: šeit es tevi redzu 99 reizes, bet 100 reizi redzēju tevi pašu. Ķeizars iedod zemniekam labu naudu un atgriežas pilī. Un arī apbalvo jauno virsnieku un paceļ par pakāpi augstāk. Un beigās tikai noteica: nekā, zemnieks par šo esot gudrāks. Bet tagad 7. B klases uzvedums rūķīšu darbi. Šmaucies! Jā, tu vienmēr šmaucies! Palaidi, sliņķi, atkal jūs kavējat darbu. Ziemassvētki tepat pie durvīm, bet dāvana mums vēl tik maz. Daudzoties jūs izgāzāt zaļo krāsu. Vakar lidmašīnā pielīmējāt spārnus otrādi. Labāk ejiet projām. Netraucies ar citiem rūķiem darbu. Man liekas, ka mēs esam pamatīgā ķezā. Vecais Lūdzu ir ļoti dusmīgs. Ja viņš par mums sūta Ziemassvētku vecītim, tad mēs pazaudēsim dārgu. Bet neko citu darīt mēs taču arī neprotam. Ziemassvētku darbs nav viegls. Visu dienu sēdēt darbnīcā un gatavot bērnu rūpības. Zāģēt un grīst, līmēt un krāst. Te tev bija prieki. Mums izvietot darbnīcu. Ko nu lai darām? Vai tālēs mums jāskaidā, citādi daudz bērnu paliks bez dāvinām. Bet mēs vairs nevaram paspēt tās uztaisīt. Man ir ideja, tepat ap stūri ir Sakangalīts un Malvijas rotaļlietu veikals. Nu, un? Iesim palūgt, lai viņš mums iedod kādu maisu ar dāvinām. Vai tu domā, ka viņas ir dos? Protams, viņas ir ļoti bagātas. Es iešu palūgt Lēlas un Lidmašīnas. Bet es bumbas, tavas un grāmatas. Un ratetes. Neaizmirstiet zēniem arī ratetes. Kad tās atlasīsim, Ziemassvētku vecīgs būs pārsteigts. Bet pār, ko tad viņš teiks? Viņš smaidīs, glaudīs balto pādu un teiks: jūs esat tie paši čaklākie rūķi. Bet ja mēs sāksim smieties un izstāstīsim, kā mānis dabūjām. Jā, un tad, ko tad viņš teiks? Viņš smaidīs vēl vairāk un teiks: jūs esat tie paši gudrākie un apģērbīgākie rūķi pasaulē. Un vecais rūķis ir mazais nebūs tik dusmīgs un ņēmis mūs atpakaļ. Ejam uz veikalu. Jā, ejam tūlīt. Es tev man skaidru. Redzi visus šīs rotaļlietas.
svešiniekiem, kurš saliek mums lauktos. Mēs gribam dziedāt. Dejot. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells sing again, jingle bells ring. Snowing and blowing and patches of fun. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Viņš zinās, ko jums iesāk. Laudīs balto vārdu un teiks. Jūs esat tie čaklākie rūsi. Kas to būtu domājis, ka jūs esat tik daudz dāva? Vai tas izdevās? Mēs tās nemaz neuztaisījām. Mēs bijām pilsētā pie sarkangalvītes un malu. Mums bija satraucošs piedzīvojums. Labi. Bet vispirms man jāiesaņo visu šīs dāvanas. Nē! Mēs viņš tā dāvas un dārgi, kas ar iedzīvus jaunas mājas. Man tik jāatrast ar bērniem. Jūs pēc samās sasīsiet par šiem piedzīvojumiem. Un jūs esat tie gudrākie un atraktīgākie. Visu darbības. Bet vai tu mums nesat uzsvīgs? Jūs ņemsiet mums atpakaļ dārgā? Man tā gribas būt pie draugiem. Jā, Ziemassvētku laikā jau nepiedalās. Stern über Bethlehem, dzied 7. A klase.
saule augstāk debes lokā, un eglēs specis deg kā saules lokā, ir Ziemassvētki, gaisma dvēselēm stāvot. Paldies, ka atnācāt! Paldies, ka atbalstījāt! Paldies, ka priecājāties kopā ar mums! Paldies par jūsu gaišajiem bērniem!